Gatavs gaidīt. Gatavība gaidīt parāda īstenībā jaudu. Un ja mēs pastamies dziļāk, tad īstenībā atkarība neļauj gaidīt. Atkarība neļauj būt mierā. Un vārdā ir, viss man ir atļauts, bet ne viss man der. Nekas nedrīkst tevi kalpināt. Ne viss ceļ draudz. Ļoti strikta tāda lieta, un tur mēs varam dzirdēt tai fonā, kad ir kaut kāda kustība aiz tā vārda, vai ne, kad tur ir kaut kādas iekšējās emocijas, tāda buķete, kas tevi dzen, dzīšanas buķete, un tai brīdī tu vairs neesi mierā, tai brīdī tu neesi gatavs gaidīt, tai brīdī tev ir skaļāka balss no sevis nekā no Dieva. Vai tu esi gatavs gaidīt? Vai tu esi gatavs būt mierā? Ne tanī mierā, kas miera ir labad, ne? Bet tai, kurā tu ekipējies, tu kačājies, tu veido stāju, tu veido savu garīgo noturību, šķiedru, visas tās lietas. Vai tu esi gatavs būt tai mierā? Jo debesu valstība nav demokrātija izrādā. Tur tiek dot tev brīvība, bet tā nav demokrātija. Tā ir, mums ir kungu kungs, mums ir skaidra tāda mehānika, kā lietas notiks, un pie kunga, ja tu esi karavīrs, ja tu esi padotais, tu gaidi viņu pavēles. Tas nenozīmē, ka tu neko nedari. Tas nozīmē, ka tu gaidi viņu pavēles un centies ekipēties, lai būtu viņam aizvien garšīgāks, lai tu varētu ne tikai izdarīt uzdoto, bet vēl ekstra kaut ko izdarīt, lai pienestu, lai būtu par pienesumu. Tad aicinu tevi domāt par to, par savā dzīvē, kur tu neesi gatavs gaidīt. Un kāpēc tu neesi gatavs gaidīt? Jo rītdien mums nepieder. Un par laika nogriežņiem mēs arī citreiz domājam, ka es vairs nevaru gaidīt, jo līdās, nezinu, kaut kas, līdz būs pasaules gals. Un, vai tad tu jau nedzīvo to dzīvi, kas tev būtu jādzīvo? Vai tu esi gatavs gaidīt? Šalom.